man arī būs rezultāts par bērniņu. Tagad jau diezgan liels bērns, jau skolnieks, bet no 2 gadu vecuma, tāpat kā Kristīnas bērniņam, viņam sākās laringīti. Un arī pirmajā reizē mūs aizved uz slimnīcu, jo bērns nevarēja paelpot. Mums izrakstīja pulmikortu, jo mums atkārtojās šīs laringīta lēkmes patstāvīgi. Līdz ar to izrakstīja pulmikortu, kas ir steroīdi, tādas steroīdu inhalācijas. Un tad, kad veids šīs steroīdu inhalācijas, tad uzreiz kakls atnāk vaļā. Un no vienas puses es biju ļoti priecīga, jo man nebija jābrauc ar bērnu uz slimnīcu katru reizi, man nebija jāsauc ātrie, un es zināju, ja kas, tad man ātri ir tā kā pirmā palīdzība, ko es ar to bērnu varu darīt. Bet nekāda risinājuma cita nebija. Un tas, ko es pamanīju, kad viņam šie laringīti palika biežāk, ilgāk, smagāk, un tiešām tad pat bija tā, ka jau tos steroīdus vajadzēja lielākas devas dot. Ja? Un, ja sākumā nostrādāja ļoti mazas devas un viena reize, tad pēc tam vajadzēja tās inhalācijas jau tā kā tās devas lielākas dot. Un, jā, tad es sapratu, ka kaut kas tur nestrādā. Un es tajā laikā biju sākusi pati pirmo reizi attīrīties. Viņam, man liekas, bija kaut kā 2,5 gadiņi, varbūt 3. Un viņš pienāca pie maniem, man bija uztaisīta tajā laikā, mēs H500 bērām ūdenī. Un man stāvēja glāze ar korālmēnu un iebērts H500, 2 kapsulas vienā glāzē. Un viņš atnāca, viņš vienkārši to glāzi izdzēra. Un es tā skatos uz viņu, es biju vienkārši šokā. Un viņam pēc tam sāka vienkārši puņķi nākt, tā kā tīrīties tas deguns. Tas jau man likās tā baigi interesanti. Un es pat nenobijos, jo es pat tiešām domāju, baigi interesanti, ka ūdeni šitā nostrādā ar H500. Un tad viņam nāca nākamā šī lēkme, kad atkal bija laringīts, jo viņam bija vismaz 3 reizes mēnesī laringīts. Un tad es domāju, jāpamēģina kaut kas cits. Mums bija tāds produkts kā Silvermax, es viņam devu to inhalēt. Un tad es sāku domāt, baigi interesanti, kas būs, ja es viņu attīrīšu. Un tad es sāku viņu attīrīt, izgāju antiparazidāro programmu. Un viss, un principā ar to arī mums viss beidzās. Laringīti pazuda. Bērns tagad arī skolā iet. Abi bērni tagad neslimo praktiski vispār. Un arī šis bērniņš ar laringītu. Viņam arī sanāk, ka ārsts teica, ka 5 gados tas pāries, bet viņam sanāk, kad ātrāk tikām galā, kaut kā 3,5 bija, ka viņam jau pārgāja pēc attīrīšanās uzreiz. Paldies!